Skolā es sāku iet 1959. gadā. Un tad mums visiem vajadzēja būt Ļeņina mazbērniem, bet mamma man neļāva stāties oktobrainos, jo viņai bija bail, ka mani varētu aizsūtīt uz Sibīriju aizvest, jo viņa pati bija mazpulks bijusi, un viņu padomu var aizved uz Sibīriju par to. Bet tad, kad bija pienācis laiks pārcelties dzīvot uz Auci un iet Aucis vidusskolā, tad mamma man atļāva iestāties pionieros. Nu, pēc tam, kad nokļuvu Aucē, tad es biju arī vienības padomas priekšsēdētāja. Man šausmīgi gribējās par to būt. Tad, kad es par to kļuvu, un bija visa pionieru organizācija jāvada, tādā brīdī es sapratu, cik tas viss ir divkosīgi, ka viena lieta bija parādīt visiem uz ārpusi partijas komiteju, komjaunas komiteju, cik mēs pareizi, un iekšā nemaz tā tur nebija. Un komjaunatnē es stājos tādā brīdī, ka es sapratu, lai es iestātos universitātē, ka tam tā jābūt. Bet nekāda tāda protestanta un tāda es nebiju. Nu, mācījos es tā uz 4 un 5, bet es biju diezgan viltīga, un tad, kad tas nebija Ziemassvētkus, mēs nesvinējām, mēs svinējām jauno gadu, jo liecības izdeva 3. decembrī, un tad vienmēr mamma nāca uz skolu, uz to sarīkojumu, un tad tur deva diplomas, un tad es vienmēr centos, lai man nebūtu neviena trīnieka, un tad es mācījos uz labi un teicam, man vienmēr bija atzinības raksts, un mamma to redzēja, bet reizē man iespruka trīnieki, un tie bija vācu valodā. Nu, tāda bija tie skolas gadi, skolu beidzām jauki, bija 8 vai cik tur eksāmeni jāliek. Visus daudz maz normāli noliku, pēc tam sāku studēt. Mācības bija pa brīvu. Un tad, kad studēju, tad bija pat stipendija. Nu, man ir bijis trīs izvēles bērnībā. Vispirms es gribēju būt par zirgkopēju, jo man patika ļoti kā smaržotie zirgu bumbuļi, kas viņiem izkrita tur tā. Tad es gribēju būt pārdevēja, bet beigās vienmēr es esmu gribējis būt skolotāja. 40 cik tos gadus es esmu skolotāja. Visa mūža sapnis man ir bijis dancot. Nevis dejot, bet dancot. Bet Aucis vidusskolā deju kolektīvu nebija tautas deju kolektīvu. Un tad es savu sapni varēju piepildīt, kad man bija apmēram tā ap 40. Mēs savā darbvietā skolā nodibinājām skolotāju vidējās paudzes deju kolektīvu. Un tā bija mana kultūra, mana atpūta un mana izklaide. Un es nodancoju tajā deju kolektīvā kādus 10 gadus. Un, no izklaides tie ir mani jaukākie gadi. Nu, padomu laikos patiesībā sakot visu, vai nu nebija nekā, vai visu varēja dabūt par blatu. Vai zem letes to sauc. Nu, laikam, tas ir neaptverami, ka nevarēja nopirkt desu, ka nevarēja nopirkt gaļu. Ka Aucēs stāvēja rinda, vecā māma stāvēja rindā pēc gaļas, un tad mēs pirkām cūku ausis, cūku kājas un cūku kuņģus, un neviens nezināja, kur ir palikušas pašas cūkas. Un ka Ziemassvētku pasākumu es esmu uztaisījis bez gaļas, un nevis tāpēc, ka visi bija veģetārieši, bet vienkārši nevarēja gaļu nopirkt. Un tad bija talonu sistēma vienu laiku, un tad man ļoti veicās, jo mēs bijām ģimenē 5 cilvēki, 2 pieaugušie tēvs, māte un 3 bērni, un katram deva 2 talonus uz alkoholu. Varēja nopirkt, katra persona varēja nopirkt 2 pudeles alkoholu, un tad maniem bērniem katram bija pa 2 šņabu pudelēm. Un vēl ziepītes mēs pirkām uz taloniem, un ziepīšu mums bija ļoti daudz, un smaržoja visa māja, jo vienkārši tik daudz nevarēja notērēt, cik varēja uz taloniem nopirkt, bet normāli veiklā nopirkt nevarēja. Cukurs vēl bija uz taloniem, un tas viss bija kaut kādā 1980. gadā. Jā. Nu, lūk. Un man arī ļoti laimējās, jā, jo man bija 3 bērni, es biju daudz bērnu mamma. Un daudz bērnu mamām, es nezinu kā citur, bet es tolaik dzīvoju Rīgā un centra rajonā, to sauc par Kirovu rajonu, un bija
daudzbērnu veikalu galdi, kur katram bērnam pienācās puskilograms lielaugaļas, puskilograms cūgaļas, sieriņi, šokolādes, daudz. Pieniņš tas tur kondensētais. Kondensētais piens, uz lieliem valsts svētkiem šķistošā kafija. Bet tā kā centra rajons, ja toreiz Kirova rajona, daudz bērnu veikalu nebija, bet bija kara veterānu veikals, tad es biju apgādāta ideāli. Man bija ļoti laba gaļa, ļoti labas desas. Mani bērni vienmēr bija ļoti labi pēduši. Bet veikalā vajadzēja stāvēt garās rindās un kādreiz kādu zilu vistu varēja dabūt. Es sāku iet 82. gadā skolā. Mums bija skolas formas. Tas bija riktīgi pretīgi. Un tagad ir tādas skolas, kas ļoti uzspiež, piemēram, Franču licejs un arī citas skolas, kas ļoti uzspiež skolas formas, un viņiem liekas, tas beigas prestiži. Bet man no manas bērnības saglabājies tas, cik tas bija pretīgi, nebaidošie vārdi, jo mēs bijām baigi ierobežoti un katru dienu jāvelk viens un tas pats, un bija apnicis tiešām vairākus gadus viena forma gāja, viens sarafāniņš. Es trenējos arī sākot no pirmās klasītes, tie ir arī 80. gadi, trenējos mākslas vingrošanā. Un tajos laikos, diemžēl, bija atļauts sist bērnus. Nebija atļauts sist, bet to darīja un to pieļāva. Visas trīs puses iesaistītās bērni, treneri un vecāki. Un tad mums deva pa kājām, mēs staigājām zilām ciskām meitenes. Ne tikai to, vēl mums lauza arī špagatus vaļā. Treneris spieda, tur kliedza nenormāli, es tā mācēju nekliegt. Par strādāšanu, klases uzkopšanas darbi pēc stundām un tāfeles tīrīšanu un viss, kas tam līdzīgs. Sāku pirmo rock mūziku klausīties šitā te. Tīrījām klases, tur stāvēja patafons, atskaņotājs. Un skatāmies, ko tur vajadzētu kaut ko paklausīties mūziku. Un tad tur vai skolotāji, vai droši vien skolotāji bija Smokey, kas un tur Green Waters, Revival un visādi šitās te mēs sākām klausīties rock mūziku. Vispār pirmo reizi dzirdējām, kas tas tāds ir? Vai uzliekam šito? Vai šito uzliekam? Un tad pirmais iespējas par rock mūziku tādas jau nebija. Ne? PSRS laikos. Padomju laikā sanāca tāda īsta padomju laika droši vien bija skolā, kad es mācījos pamatskolas laikā. Kas varētu atšķirties no šīs dienas skolas norisēm, droši vien, ka tajā laikā mēs bijām pionieri. Atceros, ka mums bija skates tādas, kur bija jāsoļo. Viens bija komandieris, tā kā man bija skaļa un stingra balss, tad es biju skolā. Komandieris, kurš soļoja blakus savai klasei. Tā bija tāda ierindas skate, tā bija tā kā savu veidu sacenstība starp klasēm. Bija interesanti, vismaz iemācījās puiši soļot, bet visādi citādi droši vien mēģināja audzināt patriotisko garu. Kas vēl bija skolā, kas tādi, mēs jau no 4. klases tātad bija iespējas pionieros, tad bija tādas kopējas sanākšanas skolas, teiksim, mērogā, ka tika uzņemts pionieros bars, tad bija skolas Jānas sarkanais karogs, tāds Padomju Savienības karogs, un bija cilvēki, kas blakus pavadīja, un tad man bija tas gods būt par karognesēju. Es tajā laikā mācījos arī muzikas skolā, un sakrita tā, ka bija jābrauc kā karognesējums kaut kādu pasākumu, un bija muzikas skolā savukārt ieskaite. Tas ir savu veidu eksāmens. Protams, ka tajā brīdī es devu priekšroku doties uz muzikas skolas šo ieskaites kārtošanu. Un tad tas tika uztverts kā liels pārkāpums. Man izsauca uz kopējo sēdi, kurā mans jautājums tika izskatīts, kā es varēju tā atļauties šādā svarīgā brīdī, lai gan bija arī karognesēji, kas varēja aizvietot, kā es varēju dot priekšroku kaut kādai muzikas skolai, nevis šādam cēlam
patriotiskam pēdiņās pasākumam, kā karogniešana kaut kādā brīdī. Vēl skolas laikā bija tādi interesanti pasākumi kā rudens un pavasara talkas. Tas ir tātad rudenī visa klase draudzīgi saģērbjās, ņēma spaiņus, uzvalka tādas nepārāk drēbes, kuras nav bail sasmērēt, un devās vai nu kartupeļu talkā palīdzēt vietējiem saimniecībām, kolhoziem, kas apkārt bija, novākt kartupeļus, vai nu bietes vācām nost, vai nu ābolu talks. Savukārt pavasaros, tas bija jāvāc, bija akmeņi no laukiem pirms stādījām no ražu, vai arī stādījām eglītes. Protams, ka tie pasākumi lielākai daļai skolēniem patika, jo tātad mācības nenotika, tā bija sava veida tāda interesanta laika pavadīšana. Ja runājam par nedarbiem, kas tika skolas laikā darīt, kas varētu būt tāds īpašāks tieši padomju laikam, tas jau gan jāsaka bija tuvāk jau atmodas laikam, tad mēs tā nacionālistiskāk noskaņoti skolēni zīmējām auseklīšus uz sienām skolā, par ko skolas direktori bija ļoti neapmierināti un mēģināja noskaidrot, kurš to izdarījis. Jo viņa bija tāda partijas locekla, kas mēģināja turēt šo padomju garu, un savukārt mums tas likās ļoti tāds, ka mēs savu veidu revolucionārs piedzīvojums, ka mēs šo auseklīšu zīmējam uz sienām. Vēl kas raksturīgs padomju laikam bija saucamā latu sistēma. Tātad bija daudzas lietas, ko nevarēja iegādāties vai kāds pakalpojums saņemt vienkārši kā jebkurš cilvēks. Un tajā laikā tad vajadzēja visādiem līdzekļiem mēģināt tā kā sava veidā piekukuļot. Tad, piemēram, es atceros, ka, lai varētu aizbraukt Engurjā un dabūt mājiņu uz kempingu, tad normāls cilvēks aizbrauc uz kempingu un vēlās tātad saņemt šo vaicā, vai ir brīvas vietas. Atbild seko, nē, vietu nav. Tajā brīdī māte izvēlta jau iepriekš sagatavotas žāvētas vistas, ko paši kopā veco māti žāvējām. Šo žāvēto vistu iedot tātad šo savu veidu administratoram, kas atbild par šo kempingu. Un tajā brīdī izrādās, ka ne, tomēr viena mājiņa ir brīva. Un tādas notika sadzīvē daudzas lietas tādā veidā varēja kārtot. Tajos laikos mēs tāpat dzīvojām, mīlējām, raudājām, cietām un bēdājāmies. Un šķīrāmies un precējāmies un mums dzima bērni. Un mēs bijām laimīgi. Bet padomju laika periods, kurā es esmu nodzīvojis no 1951. gada līdz 1991. gadam, man tie vienkārši riebās. Un es esmu laimīga par katru dienu, ko es dzīvoju šodien. Un es nekad neesmu bijusi cīnītāja un pretotājās un kaut kādās organizācijās, bet man ļoti mīļš ir mūsu karogs un himna. Un lai cik grūti ir un lai kā nav naudas, es nevienu dienu negribu atpakaļ. Un visi tie, kas saka, ka toreiz bija labāk, es neticu, ka tā bija. Man tā nebija. Jo ne man naudas bija toreiz vairāk, ne man brīvības vispār nebija. Pučani skāvās, Nezinu, es domāju, ka tagad mēs tomēr varam katrs sevi attīstīt, pilnveidot un dzīvot tā, kā mēs vēlamies.